Es sapratu. Aiziesim te atkal bišķiņ prom no internetu veikala. Viens ir sportisti, influenceru, distribūtori. Ja es pareizi sapratu, tev ir arī sadarbības ar federācijām. Pastāsti, kā tu līdz tām tiki? Arī, I know a guy who knows a guy. Jā, būtībā... Nav tādā sarežģīta birokrātija uzreiz kaut kāds tur... Nē, diezgan vienkārši. Absolūti. Saprot, ja mēs varam piedāvāt labāko produktu par labāko cenu, un labākais produkts ir tas, kam ir labākā performance, kas objektīvi sportists iztestē divus produktus, viņš saka, man patīk tās labāks. Yeah. Mums, starp citu, arī ir Latvijā vairāk internetu veikali, kas lieliski pārdod. Pirmā sadarbība, tā viena no pirmajām bija ar pulsometrs.lv. Un viņiem ir vēl citi zīmoli, ko viņi pārdod. Arī no atjaunošanās ierīcēm citu zīmoli, ko viņi pārdod. Viņi saka ļoti bieži, viņi tur brauc, reklamē dažādas tur zīmols. Viņiem atlēti izmēģina, nē, es to Airify ņemšu. Vienkārši mums ir lielāks spiediens, vairāk gaisa kambars, secīgāk masāžu. Tas ir dēļ tā unikālā dizaina, ko inženieris uztaisīja. Absolūti. Tāpēc, ka mēs vienkārši fokusējamies uz to, lai nevis taisītu klasisko limfodrenāžu, kas ir tā kā šķidrumu virzīšana, kas nozīmē tas, teiksim, tev ekstremitātēs tur tālākajās kāju, teiksim, tur lejasdaļā kaut kāds pietūkums, vēl kaut kāds, un nevis tu spied tur edēmu, ja pietūkumu atpakaļ uz ķermeni, bet ka tev ir tāda jauda, ka tu vari reāli fiziski izmasēt, ka tu vari uzlikt programmas, kas tev nevis visu to zābaku saspiež, bet kas tev tur iziet pa tādām daļām cauri, kas tev katru tur izspiež visus to saucamos trigger punktus. Fizioterapeiti zinās, sportisti arī zinās, par ko es runāju. Tā kā, jā, ir unikāli, tiešām ir jaudīgs, ļoti labs produkts. Federācijas, kādas federācijas? Tas ir tikai Latvijā vai ārzemēs? Arī ārzemēs, mums starp citu. Arī caur gaiku? Nē. Tur gan ir, bet tas ir Portugālē. Portugālē mums katru mēnesi vairākus pirkums izdara, viņi saucās tā, Portugāles atlētiskā komisija vai komiteja vai federācija vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņiem tā, ka viņiem tad, ka kaut kāds vietējais atlētis dabū valsts vai kādu citu veidu finansējumu, viņi tā kā patiešo nevar viņu izlietot, viņiem caur šo federāciju jāsūt. Un viņi sūt patiešo no mums. Un tur atkal sportists ir tas, kas pasaka, ko es gribu par produktu. Un tāpēc, ka mums ir vienkārši Portugālā ļoti augsta atpazīstamība, tad viņi visi saka, lai sūta Airify, jo vēlreiz cena pret performance. Viņi ir izmēģinājuši, mums ir aizgājusi milzīga word to mouth reklāma pēdējo 5 gadu laikā tur, un pat nekā īsti nav jādara. Es redzu, ka tu smaidi, bet tā doma ir tā, ko jāsaprot, ka ļoti daudz... Jā, es arī to tā domāju, ka no tā ka tev tas liekas tā, apmēram, es saprotu, ka tu tā padomāji, tā, wow, crazy. Tas nav tāds standarta stāsts. Bet izrādās, ka ir, jo es pirms kaut kādiem gadiem 4 runāju ar Lotte Tīsenkopf, kas ir Madaras dibinātāja un īpašniece, un viņi arī no mums toreiz iegādājās Airify Charge to bikšu sistēmu. Un viņa teica tā, viņa saka, jā, baigi interesanti, ka mūždien šajā, teiksim, sfērā, kur tu kaut ko ražo, piemēram, Latvijā, un tad tirgo pa visu pasauli, tev pēkšņi tā, izšauja kaut kā daži pilnīgi nejauši tirgi, pa kuriem tā, tu neesi īpaši fokusējies. Ja nemaldos, viņiem tā bija, vēlreiz, ja nemaldos, es varu aizšaut galīgi greizi, bet es kaut ko no sen apakaļ atceros, ka viņiem tas līdzīgs stāsts pa Japānu bija. Es ceru, ka es nejaucu, bet kaut kas pa Japānu bija, un turpat bija tas pamatojums, ka Japāņiem patika tas Madara kosmetikas, kas sākumā bija tas tīrais, baltais, vienkāršais dizains, ka viņiem aizgāja. Un reizēm tur ir kaut kādas, es vēlreiz saku, es varu nokļūdīties par to valsts, bet man liekas, ka tur bija runa par to Japānu. Bet es atceros, ka mums bija tā saruna, un viņi saka, jā, ka reizēm ir tāda kaut kāda nejauša tur random valsts, kas pēkšņi izšauja, un tev ir, un mums tā vienkārši sagāja ar Portugāli, kas ir interesanti, tur nav darīt nekāda mega investīcijas, nekāds mega mārketings. Jā, mēs esam bijuši vairākos pasākumos, bet mēs esam citās valstīs bijuši vairākos pasākumos. Tur vienkārši sanāca tā, ka te pirmo influenceri sāk nākt no turienes, un beigās tas aizgāja tāds sniega bumbas efekts, un vairāk un nāca, un beigās visu ko. Es būtībā zinu, ka mums ienāk internetu veikalā pasūtījums, tur es saku, katrs 4 no 10 tur būs, 3 no 10 būs no Portugāles. Pēdējie pasūtījumi, ko es vakar čekoju, bija visi no Portugāles. Man nav izskaidrojumu. Reizēm vienkārši tev tā kā sajiet. Es pieļauju, ka
Portugāla, par cik ir viena no mazākajiem Rietuma Eiropas, nevis mazākajiem, viņi ir relatīvi maz Rietuma Eiropas valsts 10 miljonu iedzīvotāju vai cik tur 11, ko tam līdzīgs. Un viņi skaidās viena no tādām nabadzīgākajām Rietuma Eiropas valstīm. Tā nebija tā valsts, kur lielie zīmoli tā kā sākumā fokusējās. Viņi fokusējās tur Lielbritānija, Vācija, Francija, tur arī ne Zviedrija, saka, tur Vācija, Francija, tur kaut kā Spānija, tam līdzīgi. Tā Portugāla tā kā tāds piedēklīts kaut kur tur Spānijai. Un vienkārši mums kaut kā sanāca atkal pareizā vietā, pareizā laikā. Es vēlreiz saku, cilvēki reizēm pārpar, ko es to domāju, ka biznesā jāpaveicās, bet ir tā. Tu ļoti daudziem prasa, jā. Zini kā, ja tu paņem jebkuru uzņēmēju un tu viņu sāk tā, līdz pēdējai kaulai, līdz pēdējai detaļai izprasīt, kā jums saka, kas jums paveicās, kas jums un atkal, ka tu gribi tiešām saprast līdz pašam mazākajai niansē solītī, vienā brīdī tu nonāksi līdz tam jautājumam, ka viņš jau pateiks, tur laikam kaut kas tur paveicās. Visiem kaut kur paveicās. Bet, protams, lai tev paveiktos, tev ir jāizdara tās entās lietas. Smagāk strādās, veiksmīgāk būs. Exactly. Tā ir. Jā. Tāpēc parasti viss tā kā runā sākumā jāstrādā, nevar strādāt smagi, strādāt gudri, bet es strādāju gudri. Gudri tu vari pēc tam strādāt, tad, kad tev ir tad, kad tev jau ir sagājis. Tad, kad tev sagājis, tad tu to vispār jau nestrādājušo nomet nost, un tad tu fokusējies uz to vienu. Tad, protams, realitātē būs. Tu aizgāji atkal uzņēmē darbībā, tad uzreiz jautājums. Tad var arī nebūt par Airify tāds lielākais fuck-ups biznesā. Tavuprāt. Kur saprot, viens vai šī bija laba mācība? Es kaut kā vienmēr baigā ātri bremzes esmu mācējis noraut. Tā kā nespēja apdedzināties līdz galam? Nē. Sliktākais, kas ir bijis, ir iztērējis to naudu, kas ir projektam paredzēts un viss. Tas ir pilnībā fine. Un nekāda pārdošana, nekas vienkārši samaksāja par ideju? Pieņemsim. Tas iepriekš jau piemēja Madaras ekokosmētikas izplatīšanu Kanārijas salās. Mēs pat noslēdzām vienošanos ar viņiem reāli. Mēs iepirkām pirmo kaut kādu sample paraugu, mēs izbraucām un visas lielākās. Tu plānoji viņu produktu distribūtēt? Madaras? Okay. Es dzīvoju Kanārijas salās kaut kāds 3 gadus. Un brālim vienkārši bija kontakts ar šo kompāniju, un tad caur viņu tur sarunājām, varētu, jums ir distribūcija Kanārijas salās? Nē, nav. Yeah. Tur ir ļoti aktuāla kosmētikas tirdzniecība. Tur viņiem ir zemāks PVN, viņiem nav PVN vispār, viņiem tas Kanārija ģenerālais nodoklis. Tagad laikam 7%, agrāk toreiz, kad es dzīvoju, bija 5%. Tātad, ekvivalents PVN 5%, līdz ar to visas maržas ir vidē pa 15% lētāks. Un viņiem Kanārijas salās ir ļoti attīstīti, ir tur vairākas tās ķēdes, kas ir kosmētikas, bija tur tāds parfume.es, bija Mego, bija Fungrube, vēl tur kaut kādu, tur precīzi visu neatcerēšos. Un dabūjām tikšanos ar pilnīgi visu šo te ķēžu vadītājiem, un vienkārši viss mūs atšauka viens. Baigi smieklīgi vēl ir tas, ka spāņu valodā Madera, nevis Madara, bet Madera ir koksne. Un, viņi parasti vēl tur jauc, kas ir tur Madera, tā kā koksne, kāpēc ir kaut kā tur. Koksne kosmētikas. Jā, tā liekas viņam tas tā weird, un mēs viņam tur stāstam, un tur pa Latviju, un ka mums tur, lai to visu to klasisko to Madara stāst, ka tur viņiem ir tā, kāds viņam bija, ka Latvijā ir ļoti īsa vasara, un tā veģetācija ir ļoti aktīva šajos 3 mēnešos, un tur viss te ekokosmētikai tur sorsēts no dabas, un tur baigi foršais, un kvalitāte laba, un tas, un būtībā, nevienu nedabūja. Pat tajos, kur likās, ka jau ritīgi, tur jābūt ir beigās. Viņi saka, nē. Visi vienmēr teica, ka viņi gribētu redzēt no sākuma citā ķēdē, un tad pastītos, kā tur performē, un tad varbūt tās tur tad padomāt. Īsumā nē. Vienīgā iespēja, un tur es norautu to stopkrānu, bija tas, ka beigās, taisam konceptu veikalu, taisam Madaras konceptu veikalu, kā tajā vienā tirdzniecības centrā, tur tāds Centro Comercial Duke bija, turpat tās Tenerifē, dienvidos tāds tirdzniecības centrs, ļoti klauns tirdzniecības centrs, un pat atradām vietu, ir 1600 eiro mēnesī. Tur tiešām viss koncepts aizsūtām arī uz Madaru, tie arī apstiprina, ka tur tirdzniecības centrs atbilst viņu tiem kritērijiem, ka tur viss varētu būt. Un tad mēs atceros ar to tā laika sadarbību partneri, vienkārši apsēžamies un saka, davai, vienu pusdienu nosēžam tieši tirdzniecības centru un pavēram trafiku. Un trafiks vienkārši sūdīgs tur. Un mēs vienkārši saprotam, ka nav feelings, ka tā aizies. Un tas viss, tā mēs arī visu to projektu izbeidzām un never ever again. Tā kā ir tādi visādi šie projekti, bijuši vai, ka mēs Tenerifē gribējām to pludmales bāru taisīt arī. Mums bija tāda ideja, ka mēs biju vairākas reizes bijis Tenerifē.
Un liekas, foršs pludmales, foršs klimats, kāpēc viņiem nav tāda stilīga, tāda beach bāra, tur ar palmu jumtiem, ar tādu ko tāds tropiskais vibes. Nu, tur būtu noteikti cilvēki iet, tukšas tās pludmales lielākoties stāv. Sataisam projektu, visu gājam pa pašvaldībām. Tur pirmā pašvaldībā tur kaut ko neatbild, tur minstinās, un beigās vienā pašvaldībā viens džeks, kas vienkārši pateica, viņš saka, playa, lepone nada, kas nozīmē, pludmalē jūs neko neliksiet. Viņš saka, viņiem ir tās atsevišķās vietiņas, kur ir tenders par kaut kādiem 5 gadiem, viņš saka, bet, Džek, jūs tur nevinēsiet, kā kaut ko iebraucēji. Tā kā, vienkārši aizmiestiet šo te. Un atkal, ko mēs iztērējam? Mēs iztērējam laiku, mēs iztērējām varbūt tās kaut kādu, laiku un darbu. Bet atkal, vienā brīdī, tev skaidrs, tad mums nonāca tik tālu, ka kaut kāda tur vietējā džeki piedāvāja kaut kādu ķipa privāto pludmali, kur varētu taisīt 60 štukas, lūdzu taisiet. Pirmkārt, tajā laikā tā bija fenomenāla nauda, nekad mūžā tā neviens nemaksātu. Bet arī mēs pastamies, ja pludmalē, tur 30 cilvēku dienā, kam tu tur kaut ko tirgos? Un tos 60 štukas nekad mūžā neatpelnīs, kur vēl vispār no tā nopelnīs. Tā kā ideja, man liekas, ka tu redzi kaut kādu biznesu vienmēr, tev jānomet malā nedaudz tāds satraukums, ka mums tūlīt tās būs, un nedaudz arī tāda vēsā galva, tā kā jāparēķina, cik tā galā būs. Un ja tiešām nav tas ņuhs, tad vienīgais, ko var darīt, ir atlicināt tik naudu, cik tu esi gatavs zaudēt. Tas ir līdzīgi, ja tu aizbrauc uz Las Vegasu, kad tu ej spēlēt automātus, neviens normāls čalis neiet tur iekšā, tagad cik es izcelšu šokar. Saka, man ir 100, 500, 1000, 1500, un cik dolāri, es šokar nospēlēšu. Vienkārši man būs, es izklaidēšos, man būs bezmaksas dzērieni, man būs Las Vegas feelings, bet nevajag tur iet ar mērķi, ka es kaut ko uzvarēšu. Iedomājies, ka tā ir tev tā samaksa par kaut kādu atraktivitāti, ka tu ej, nezinu, tur apmēram kā bērni iet tur kaut kādā spēļu mašīnās, ka to tu notērēs. Ja tev sajiet un tu vinnē, for fun, izmaksā džekiem dzēriens, ko tam līdzīgi. Un tas pats arī jebkuriem jauniem projektiem. Es domāju, ka būtu pareizāk tā, ka tu tā kā noliec, cik es iztērēšu, un ja ir, nesanāc, mēģinām nākamā, aplaizam brūcis un ejam nākamajā iekšā. Un tad tāda podkāstu noslēgumā kaut kāds ieteikums jebkuram cilvēkam, kurš grib tagad atrast to produktu, sākt savu biznesu, sākt tirzniecību, kaut kāds ieteikums. Tas var būt par jebko. Es saku tā, ka parasti, tad, kad ja tu vēlies nodarboties ar kaut kādu savu biznesu, ka vienmēr vajadzētu to startēt ar savu kapitālu. Ņemot vērā, ka iespēja, ka tas neizdosies, ir ļoti liela, aizņemties kapitālu, pēc tam maksāt parādus diezgan stulbi. Uzmest investori ir tikpat stulbi, jo tev vienkārši vairāk tu sabojās savu reputāciju, neviens tev neaizdos. Labāk ir sakrāt. Kur var sakrāt? Te strādā, algot darbu, dzīvo zem savām iespējām, sakrāj, pa to laiku lēnām veido savu plānu augšā, un kad tev ir jau gatavs, sāc to kā kaut kādu side hustle vai sāc tādā brīdī, ka tev ir pietiekoši liels kapitāls, lai to darītu. Otrām kārtām, noteikti ir jādara tas, kas tev patīk. Ja tev personīgi neinteresē, skaistumkopšana vai fotografēšana vai makšķerēšana, nelien tajās nišās, jo ļoti bieži sākumā, kad tu izstrādā jaunu projektu, vajadzēs strādāt krietni pāri tajām savām loģiskajām spējām. Un to tu vari izdarīt tikai tad, ja tev tāds ritītā deksme iekšā ir. Un tā deksme tev iekšā tikai būs par kaut kādu tādu jomu, kas tev reāli interesē, un tu tā kā all-in tur tādā esi. Un trešais, es teiktu, man personīgi liekas, ka, ja mēs kaut ko darām tā kā papildus, ir tirdzniecībā, produktu ražošanā, es vienmēr saku, jo augstākas cenas produktu, jo foršāk, jo vienkārši būs daudz lielāka. Es saprotu, tur vajadzēs lielāks ieguldījums sākumā, protams, bet ar tiem high ticket sēlēm ir e-komercijā vienkārši tas ir stipri vienkāršāk performēt, jo tu vari iztērēt vienādu to ad spend, vienādu, tā sakot, ieguldījumu reklāmās, pieņemsim, tur 500 eiro dienā, un tev pietiek pārdot 2 produktus, un tu jau to esi atpelnījis. Savukārt, ja tu pārdod 50 eiro produktus, cik daudz tev vairāk jākonvertē cilvēki, tev jākonvertē 20 vismaz cilvēki, lai tu varbūt tās būtu par nulēm. Un tās lietas man jādara tas cilvēkam, kas viņam patīk. High ticket produkti vienmēr e-komercijā būs uzvarētāji. Nevienmēr, bet lielāks statistikas success un uzsākt savu kapitālu pamazām. Kaut kā tā.